Līdz ar pavasara iestāšanos ir sākusies meža atjaunošanas darbu sezona. Šo darbu pamatuzdevums ir izaudzēt augstvērtīgu un kvalitatīvu mežaudzi kopīgam sabiedrības labumam. Šodien parādīsim jums, kā pareizi izvēlēties stādīšanai piemērotu vietu un kā notiek egles ietverstādu un egles kailsakņu stādīšana dažādos augsnes sagatavošanas veidos. Vispirms rūpīgi jāizvēlas stādīšanas vieta un jāsagatavo augsne. Stādīšanas vietai ir jābūt tādai, lai koka substrāts varētu uzņemt pietiekamu ūdens un skābekļa daudzumu. Stādīšanas vietas pielāgošanu veids mineralizējot augsni un veidojot nelielus pacēlumus. Mēs jau iepriekš esam sagatavojuši augsni ar rotējošo diska arklu un ekskavātoru veidojot pacilas. Stādīšanas vieta atkarīga no mitruma apstākļiem. Vietās, kur augsne sagatavota pacilās, stādam sagatavotās augsnes vidū, bet veidojot vagas, šajā gadījumā stādam vagas vidusdaļā. Jāpārliecinās, ka stāds ir piemērots stādīšanai. Kociņus nedrīkst stādīt ar sasalušām saknēm, jo neatkusušas saknes nespēja nodrošināt koka virszemes daļu apgādi ar ūdeni un barības vielām. Tāpēc tas var iet bojā. Pirms stādīšanas ietverstādes substrātam ir jābūt mitram. Ja mitrums ir labs, no tā iztecēs 2 līdz 3 ūdens piles. Ilgstoši uzglabājot stādus, ik pēc 5 līdz 6 dienām tie jāaplaista. Tāpat arī stādot kailsakņus jāraugās, lai tiem nebūtu izžūšas saknes, kā arī tās nedrīkst apvīties ap stāda sakņu kakla. Ja kailsakņi ievietoti maisos, tos var uzglabāt ne ilgāk par nedēļu, ja gaisa temperatūra nepārsniedz 16 grādus pēc Celsija. Maisi obligāti jānovieto ēnā, vertikāli vai guļus, bet nekādā gadījumā cits virs cita. Jānodrošina piemērots stādīšanas aprīkojums. Stādīšanu veic ar speciāliem stādāmajiem stobriem, kuru diametram ir jābūt par 15% lielākam nekā ietverstādes sakņu kamola diametram. Savukārt kailsakņi tiek stādīti, izmantojot lāpstu, taču ņem vērā, ka asmens garumam jābūt lielākam par sakņu sistēmas garumu. Pievērs uzmanību pareizai koku ievietošanai zemē. Kokus stāda tādā dziļumā, lai minerāla augsne 1 līdz 2 cm biezumā nosegtu gan ietverstādu, gan kailsakņu augsnes substrātu. Pievērs uzmanību, ka sakņu gali nedrīkst palikt virs zemes. Vietās, kur iespējama augsnes nosēšanās vai izskalšana, augsnes substrātam jāatrodas 3 līdz 5 cm zem augsnes virskārtas. Pēc iestādīšanas augsni ap stādu obligāti piemin ar kāju, lai sekmētu labāku sakņu kontaktu ar augsni un novērstu gaisa spraugu saglabāšanos. Pievērs uzmanību tam, ka kociņam ir jābūt stādītam taisni. Pievienojies pata ekosistēmai un apsaimnieko savu mežu gudri kopā ar pata.